Šajā slaidiņā es parādīšu dažādus variantus, kā izskatās paplašinātas vēnes. Šīs parasti nerada sūdzības, nerada sāpes, bet citreiz cilvēki saka man, kad viņas veidojās, bija dedzinoša sajūta. Protams, šī ir kosmētiska problēma. Arī šī ir kosmētiska problēma, tikai risinājums būs cits. Šeit jūs redzat, ka ir daudz slimu vēnu, un te jau ir izmainīta āda. Līdz šim nevajag nodzīvot, jo šīs izmaiņas ir tās, kuras vēnu ārstēšanā skaitās neatgriezeniskas. Mēs varam izārstēt paplašinātās vēnes, bet nevaram izārstēt to pigmentāciju. Šī situācija, kad nav nevienas paplašinātas vēnes, bet ir vēnu mazspēja, jau jūs redzat, kāda ir tūska, un tur ir slima vēna. Šī ir tāda situācija, kad nebija nekādas sāpes, bija tikai paplašinātas vēnes, bet tad iekājas vēnes. Tā ir tā akūtā situācija. Un šeit to pašu pacientu mēs redzam, kad akūtā situācija ir sakārtot, iekaisums ir pārgājis, un tagad tur var smuki izoperēt vēnu. Šeit jūs redzat atkal paplašinātas vēnes un brūnu apakšstilbi. Tas brūnums nav izārstējams, tāpēc līdz tam nodzīvot nevajag. Ārstēt vajag pirms veidojās brūnums. Šeit jūs redzat atkal abi apakšstilbi pietūkuši, bet iespējams neviena vēna nav slima. Šis cilvēks jau ir ārstējis čūlu, viņš ir labi sārstējis, ir pārstādīta āda, bet tūska saglabājās, līdz ar to šeit iespējams, ka ir saglabājusies funkcionāla vēnu mazspēja. Šis pacients man atzinās, ka viņš ilgstoši, viņš uzskata tā, ka pret Covid potēties nav labi, un arī, ja Dievs ir radījis mums vēnes, ar tām ir jānodzīvo līdz mūža galam. Tāds mīts ir. Nu, ja jau tas asinsvads tur ir, tad viņam tur ir jābūt. Bet, redzat, viņš ir kalsns vīrietis pusmūžā ar izteikti pigmentētiem apakšstilbiem. Un tad, kad es izoperēju viņam kājas, viņš teica, super sajūta. Viņš teica, ka es neticēju, ka man kājas varbūt arī tāds foršs viegls.